Viens no mūsu mīļākajiem eksperimentiem saistībā ar agregātu stāvokli ir saldējuma gatavošana. Jo mums ir šķidras sastāvdaļas, mēs sajaucam saldējumu masu, kas ir šķidra, un tad sasaldējam. Un saldēt to var dažādos veidos. Var saldēt saldētavā, var saldēt ar maisījumu, kur ir ledus kopā ar sāli. Jā, tieši tā. Un protams, ka ja dabūn vai nu sauso ledu vai šķidro slāpekli, tiem arī var sasaldēt. Bet parasti tie nav mājās, tāpēc mēs uztaisīsim tādā veidā, kā ik viens var uztaisīt mājās. Lai uztaisītu saldējumu, mums vajadzēs 4 sastāvdaļas. Nu, maksimums 4 vai arī 3. Atkarībā no tā, kādu saldējumu taisa. Ja saldējumu taisa ar sulu, mums šajā gadījumā ir upeņu sula, var taisīt vai no pašu gatavots upeņu sulas, vai nu arī, protams, veiklā pirktas. Nu, mums vislabāk šajā gadījumā garšo beri, ļoti, ļoti garšīgs saldējums sanāk. Tad, protams, mums ir piens saldējs krējums, tos abus divus saliekam kopā, un, ja mēs izmantojam sulu, tad pieliksim klāt vēl arī cukuru. Jā. Bet, ja mēs izmantojam mūsu paštaisītu cidoniju sīrupu, kas mums ļoti garšo, pareizi? Cidoniju saldējums viennozīmīgi viens no mūsu garšīgākajiem, mums gan garšo skābeni saldējumi. Tad šeit sīrups kopā ar pienu, saldokrējumu, gatavs maisījums, sasaldējam un var ēst garšīgi saldējumu. Nu tā, ķeramies klāt. Jā. Sāksim mēs ar upeņu saldējumu. Uztaisīsim masu un tad to ieliksim saldētavā. Tā. Šeit, kur mums ir karote, šeit ir glāze. Es pateikt, ka veikalu var atrast vafeles. Var arī vafeles nopirkt veikalā, un tad ielikt izpratēt būs vispār Saldējums vafeļu glāzītē, bet var jau, protams, ielikt arī vienkārši kaut kādā glāzītē, trauciņā un arī apēst. Jā, ir vēl viens interesants knifs. Ja jūs gribat, lai saldējums, teiksim, ja ieliek tādā glāzē vai kādā trauciņā saldējumu, lai tas saldējums mazāk kūst, to trauciņu sākumā ielieciet saldētavā. Ja? Un tad no saldētavas izņem augstu trauku, ieliek augstu saldējumu, un saldējums tad ilgāk paliek neizkusis. Labi, bet ķeramies klāt pie svēršanas pēc. Uz svariņiem mēs nosvērsim tad recepti. Mums šeit ir diviem saldējumiem recepts, bet kopā pēc tam aprakstā būs pieejami vairāki. Jā. No sākuma vajag tas, kas nav šķidrs. Jā, nu tātad, ja mēs svaram glāzē, tad cik mums vajag cukuru? Tā. Jā, vēlreiz nospied. Kā pulda. Jā, 0. Tā, rekur karote. Un mums kopā, mēs taisīsim 200 gramu upeņu saldējumu. 100 gramiem vajag 18, 200 gramiem 36. Var vēl? Pagaidi, kaut ka... tu nebrauc virsū. Ir 13. Citādāk, ja mēs piespiežam ar pirkstu, tad nepareizi. Ir 13 grami. Jā, vēl. Kaut kādas svariņas noteikti vajag mājās. Ja nav svariņu, var apmēram tūlīt pasties, cik daudz tas varētu būt pēc tilpuma. Un tad arī tādā veidā. Bet tur... Stilpumu uz akts varētu nokļūdīties. 36, jā. Mums 30, tad, tur redzi, pavisam nedaudz tas cukurs ir, ja? Tad, rekur, bēram iekšā. Tad mums ir 36 grami cukura, iebērām. Tālāk mums vajag nosvērt saldo krējumu. Parasti svēr saldo krējumu sākumā, un pēc tam pienu, jo ar pienu var izskalot. Un saldais krējums tad vairāk tiek iekšā. Tad 60. Uz traukā, jā, tad. Tā. Grami. Cik vajag? 60. Nu, tad 60, jā. Jā, lai iekšā. Tagad pienu. Ir. Lejam pienu. Mums pienu vajag 54 gramus. Nu, 55, labi. Par 1 gramu vairāk nekas traks, jā. Kā saka, virtuve tā ir lielākā ķīmijas laboratorija mājās. Tur notiek kā reiz tie visi brīnumi. Un, ja nedaudz mēs arī kādu gramu tur vai šur, tas īpaši neko daudz neietekmēs. Tā,
Nu, un tad mums ir palicis pēdējais sula. Sula mums vajag 50 gramus. Es sākušu maisīt. Jā, tad jāizmaisa, lai cukurs pilnībā izšķīst 50. Ir tik maz, tāpēc ir ļoti grūti. Tieši kā reiz var ātrāk visu izmaisīt. Skaties, tu vari droši uztaisīt šādi. Svarīgi pirms saldēt noteikti visu cukuru izšķīdināt. Ja, lai pilnībā cukurs viss izšķīd. Nu, re, kur mums cukurs gandrīz vai būs izšķīts, tad re, kur mums sanāk tāda dzeltenīga masa. Nedaudz piens, cukurs un saldais krējums, ja? Nu, un pieliesim tagad arī klāt sulu. Pārāk maz. Pārāk maz saldējumu? Nu, šeit, nu, vienkārši es saprotu, ka mēs parasti taisam kilogramu saldējumu, un tas šķiet, redz kāda, izveidojas saldējuma masa, ja? Var jūs pilnīgi smaržu no saldējuma. Tā, nesam uzreiz uz saldētavu. Taisim vaļā leduskapi. Saldētavu. Saldējumu liekam iekšā. Ir cieta. Tagad jāgaida, lai sasalst. Un noteikti ik pēc stundas vai pat īsāku laiku var paskatīties iekšā, kāds tad tas ir saldējums. Un ja tur sāk veidoties kristāli, var pamaisīt un ielikt atpakaļ iekšā, līdz pilnībā sasals. Tagad uztaisīsim saldējumu ar cidoniju garšu. Tad te mēs izmantosim tikai pienu, saldokrējumu un cidoniju sīrupu. Cidoniju sīrups ir apmēram 50% ir cukurs un 50% ir cidoniju sula, kas ir kā reiz nākus no svaigām cidonijām. Ja, tā kā to visu saliksim kopā, gatavs. Bet tikai šoreiz mēs sasaldēsim to nevis saldētavā, bet mums ir nedaudz šķidrais slāpeklis, ar kuru kā reiz varēsim sasaldēt. Tā, aiziet, sākumā jānosver visas sastāvdaļas. Tā, ieslēdzam iekšā svarus, sākam ar saldokrējumu. Tad kopā mēs taisīsim 300 gramus cidoniju. Jā, nospied te. Jā, labi. Un tad saldokrējumu vajag 90. Ir. Tā, 91 grams. Labi, derēs. Lejam iekšā. Jā, gandrīz 92. Nu, gandrīz 92. Nu, 2 grami. Nu, tas nekas daudz nav. Tā, pienu. Es 92 grami. Nu, tu pilnīgi tā kā eksperts. Lejam iekšā. Es zināju, ka man būs vispārīgi. Nu jā, un tagad cidoniju sīrupu. Ir labi, 124. Jā. Tā, ir viens īpašs moments, kuru ir jāievēro. Ja taisas saldējumu no kaut kā ar kaut ko skābu, tad ar skābu garš cidonijas, citrons, ja vēl kaut kas līdzīgs, tad obligāti sākumā pienu ir jāatdzesē, tad vēlams vai nu jūs saldētavā paturēt un pienu un saldokrējumu, vai nu kaut kādā citā veidā atdzesēt, lai nesaskāpst. Ja, tad mēs sākumā atdzesēsim tūlīt pienu un saldokrējumu. Tad šo pirms mēs lejam iekšā. Nedaudz atdzesēsim. Mēs taču kad darījām ar citu saldējumu. Ko tad mēs darījām? Upeņu saldējumu, kad mēs darījām. Upeņu vēl nav tik skāps. Ja? Lai gan arī vēlams atdzesēt, bet reku šeit mēs paņemsim nedaudz saldokrējumu, pieliksim sauso ledu. Tad maisi. Tad atdzesēsim sākumā tā. Mājas tam nesanāks. Žēli. Mums mājās sanāk, un ja kādā brīdī sanāk mūs uzaicināt, tad arī šādi var sanākt. Es domāju, pie sevis kaut kur. Bet citādā gadījumā saldētumā vienmēr var uztaisīt pašiem savu saldējumu. Tā? Es domāju, ka pietiek. Pietiek, ja? Nu tā, lejam iekšā sīrupu. Šīpam. Ok, visi izmaisi. Kārtīgi izmaisi. Tur mazais sausā ledus gabaliņš ir. Daži. Nu ko, slāpeklis man arī gatavs. Aiziet, sākam rīktīgi tagad dzēsēt. Šķidriem slāpeklim temperatūra ir -196 un uzreiz visu to saldējumu masu, protams, sasaldēt daudz ātrāk nekā saldētavu.
Ja? Ja saldētavā tāds process notiktu Parasti tas ir pusstundu, stundu vai dažas stundas atkarībā no daudzuma. Ja, tad šajā šī gadījumā gandrīz viss. gandrīz viss, ja? Nu, rekur, mums bija maisiņš. Sāktu. Iedod, nu skaties. Mums jau rekur ledus gabaliņi pilnīgi var redzēt, ja? Tad, jo mums ir viss tas maisījums sasalis. Ja? Tad šādi, ka vēl tur šķidrums ir, bet tūlīt to mēs visi izmaisīsim. O, cidonija gabaliņi vēl ir iekšā. Ir 2. Jā. Tā. Ir. Pusgaršīgi. Protams, uzgaršīgi. Jā, nu rekur. Šādi arī starp citu saldētavā, ja mēs skatāmies, mums būs līdzīgi, kad būs kaut kādi gabaliņi sasauši, kaut kādi gabaliņi vēl ne, un tad, ja mēs paņemam, izņemam un visu to samaisam par viendabīgu masu, ja, tad pēc tam tas saldēšana, tad saldēšanas process notiks vēl. Nu, šeit pēc būtības mēs parādām, kā tas notiek saldētavā, tikai tādā ļoti, ļoti pātrinātā veidā. Jā, nu rekord, skaties. Mums sanāca riktīgi tāda masa, bet vēl ir pārāk šķidra, lai būtu saldējums. Jā, un tieši tāpat arī tātad, saldētavā izņemam, kārtīgi visu izmaisam, lai būtu viendabīga masa visu laiku. Sākumā, pirms tam parādīšu, kāds mums sanāk saldējums, ja? Rekord, jau ir tādi gabaliņi. Jau ir saldējumi gatavi. Jā, nu to mēs tūlīt varēsim ēst. Vienīgais jāpārbauda pēc tam arī, kāds tad mums saldējums sanāk tur. Bet, zin kā, pirms tam es tev parādīšu un izstāstīšu vienu interesantu lietu, kas saistās ar šķidro slāpekli. Vienu īpašu noslēpumu. Gribi zināt? Jā. Atskaties. Tas izskatās kā šķidrums. Ja, tāds. Tepat jau ir tikusi nedaudz ogliskābā gāze un vēl. Parasti tas ir pilnīgi caurspīdīgs. Bet pats interesantākais, skaties, uztaisi šitā roku un pieliekam. Nebaidies. Tad es sāku vārīties, jo roka darbojas kā karsta plīts. Un izrādās, ka šo te šķidrumu iegūst no gaisa. Jā. 78%, tas ir gandrīz 4/5 gaisa ir šīs te šķidrums. Tikai vienīgais gāzveida. Un tad to sanāk. Paņem, apstrādā, nu tā, savāc, saspiež, speciāli ar noteiktām ierīcēm pārstrādā un iegūst šķidrumu, šķidro slāpekli no gaisa. Un, skaties, sanāk, tu esi kādreiz sapņojis par to, ka, ja es varētu pārdot gaisu un citi pirktu. Ja domājies, tas būtu forši, ja? Tev gaisa visu laiku ir apkārt un tu vari pārdot. Tad šis ir viens no veidiem, kā to dara. Tas nav tā, ka tie tikai sapņi, bet īstenībā gaisu var pārstrādāt, iegūt šķidro slāpekli un arī skābekli un citas gāzes pārdot. Ja mēs palaižam uz galdu, tad ir tie mazie pilieni, kas aizskrien uz visām pusēm. Tad sanāk tā, kad tie pilieni pārvērst par gāzi slāpekli, un tos atkal var savākt un vēlreiz pārdot. Tas nozīmē, tu vēlreiz pārstrādā, un tev atkal ir slāpeklis. Bet labi, ko tur par gaisu ķeramies un skatāmies pie saldējuma? Kamēr mums sanāca sasaldēt cidoniju saldējumu ar šķidro slāpekli, tikmēr mēs tagad esam paņēmuši mūsu upeņu saldējumu, pastīsimies, rekur gar maliņu man jau veidojas, redz tāds nedaudz mazi kristāliņi, ja? Ir pagājuši sanāk kaut kāds 20 minūtes, man jau sāk sasalt, ja? Rekur jau ir tāds biezāks. Tas nozīmē, ka te man ir jāpagaida vēl, tad man tas saldēšanas process aizņemtu kāda. Es ticamāk šeit stundu, varbūt 2, bet man jau tas saldējums ir, sāk. Lai to procesu starp citu pātrinātu, var ielikt iepriekš pienu un saldokrēmu leduskapī, lai tie atdzies pēc iespējas vairāk un tad ātrāk sasals. Ja, tā kā tagad jānes uz saldētavu. Jā. Ja ir vairāk saldējumu, kuru jūs gribat gatavot, vajag ilgāk gaidīt, kamēr tā saldē. Kamēr sasals, jā, tik tiešām. Mazāks daudzums, tā kā noteikti sākumā pamēģiniet kaut kāds 100-200 gramus uztaisīt, ātrāk sasals, ātrāk pagaršosiet un varēs, šitā garšo, šito var ēst, tad taisiet vairāk. Vai arī, ja jūs pagaršojat 100 gramu saldējumu, īsti nav laba garša, jāmēģina kaut kas cits, tā kā atliek eksperimentēt. Šo nesam uz saldētavu un cidoniju saldējumu izbaudīsim. Man pilnīgi siekals tek, cik garšīgs izskatās un arī smaržo tik labi. Turi? Un es arī sev vienu uztaisīšu. Kā ir? Labs. Šis ir manējs.
Lai labi garšo. Mēģini noteikti uztaisīt arī savu saldējumu un izbaudi, kā tas ir. Viennozīmīgi šitāds saldējums ir daudz garšīgāks nekā veikala saldējums. Vēl pēc tam paša gatavots no dabīgām izēvielām. Taisi un ēdi. No saldētavas esam izņēmuši saldējumu. Re, kur mums ir saldējums, ja, tad vēl varētu nedaudz pasaldēt, bet šāds mums ir. Pēc būtības varam garšot. Kāds tad mums ir sanācis? Dod šo vafelīti. Liekam iekšā. Tā. Tā. Ņem garšo. Kāds ir? Smaržo pēc upenēm. Bailam. Krāsa arī tāda pilnīgi burvīga. Ja, tā kā vienkārši saldētava un viss arī strādā. Bailāps. Te ir interesanti tā, jo vairāk viņu pamaisi, jo vairāk reiz ņēmām ārā maisījām, tad attiecīgi labāk tie kristāliņi ir smalkāki un garšo arī labāk. Jo iepriekš esam mēģinājuši tā, ka ieliek saldētavā un tur atstāja, tad sasals tādos lielos ledus kristāliņos un tad nav tik garšīgs tas saldējums. Tā kā noteikti jāņem ārā, tur ik pēc pusstundas atkarībā no tā, cik daudz. Ja šito ik pēc pusstundas ņēmām, maisījām, tad sanāk tā, ka saldējums sanāk tiešām smalki kristāliņi un tos ir tad garšīgi arī ēst. Ja vēl neesi uztaisījis pats savu saldējumu, tad tūlīt pat pienu ņem, saldokrējumu, cukuru, sulu vai sīrupu, kas ir samaisis, attaisi, ieliec leduskapī, lai šodien pat vēl paspēj pagaršot. Lai labi garšo!